Labadiena! Mani sauc Toms un jūs skatāties raidījumu 3 ceturdaļas. Kā jau ierasts, runāsim par interesantiem cilvēkiem un jaunumiem sociālajā jomā. Raidījuma sākumā par tehnoloģijām. Kā tās var palīdzēt cilvēkiem justies ērtāk un sasniegt vairāk. Informāciju tehnoloģijas ir strauji augoša industrija, kas mūsdienās ietekmē ikvienu cilvēku un uzņēmumu dzīvi. Kā zināms, ir daudz cilvēku, kam sagādā grūtības uztvert informāciju, piemēram, rakstītā veidā vai arī noturēt rokā datorpeli. Lai gan valsts informāciju tehnoloģiju atbalsta risinājums cilvēkiem nenodrošina, tomēr ir vairākas iespējas, kā tehnoloģijas padarīt pieejamākas ikvienam. Piemēram, datorpeles var būt atšķirīgas no tā, kādas tās esam pieraduši redzēt. Tāpat arī klaviatūras var pielāgot nevien cilvēkiem ar kustību vai redzes traucējumiem, bet arī bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Apskatot daudzās iespējas, varam secināt, ka risinājumi tehnoloģiju pieejamībai ir tikpat plašā klāstā kā pašas tehnoloģijas. Pēc būtības programmatūrā Windows ir pieejami daudz līdzekļi, kas nodrošina virkni iespējas tieši cilvēkiem, kam varētu būt kādas šīs problēmas ar rēdzi, ar dzirdi, arī ar šo izpratni varbūt tās par šīm datoru lietām, ka vieglāk uztvert šīs lietas. Piemēram, mēs varam izveidot tādu lietu, ka mūsu datorā viss uzrādās lieliem burtiem. Ja? Mums tad uzrādās palielinājums. Mums tāds kā palielinājums tikliņš, ko mēs varam izmantot, un mēs redzam visu šīs lietas, kas varbūt pirms tam bija maziem, sīkiem burtiņiem. Šobrīd viņas ir viegli saskatāmas, vieglāk uztvert un tam līdzīgi. Mēs varam pat izmantot tādu līdzekli, kas mums piedāvā nolasīt šo informāciju, kas mums atrodam ir datorā. Kā piemēram, mums var būt teksts, kur tad uzrādās sistēmas ziņojums, vai arī mums ir šis mājaslapa, ko mēs lasām, vai dokuments. Un mēs varam tad ar pelīti pārbraukt pār šim tekstam, un mums šī funkcija parāda nolas šo tekstu, kas tur rakstīts. Pieejamības risinājums programmatūrā visbiežāk lietotāji nepamana, jo tie, kam nav nepieciešams, piemēram, palielināt burtu izmēru, šādu iespēju datoru uzstādījumos nemaz nemeklēs. Jūs varat izmantot arī šo ekrāna tastatūru. On-screen keyboard viņi saucās angliski. Un tātad šo rīku palaižot, jūs tātad iegūstat šādu viegli redzamu, viegli saprotamu. Jo ir cilvēki, kas varbūt nepārzina šo klaviatūru, viņi var pelīt tātad izmantot šos burtiņus. Vai arī tieši otrādi, cilvēki, kas nemāk izmantot pelīti tik labi, ja, viņi nejūtās ērti un tam līdzīgi. Viņi tātad var izmantot šo klaviatūru kā peles aizvietotāju, arī tādas ir šīs iespējas. Arī plaši pazīstamais planšetdators iPad nerad tiek izmantots, lai izglītotu bērnus ar smagu invaliditāti. Bērniem tas šķiet interesants un tajā pat laikā pietiekoši vienkārši. Tādēļ dažādu apmācību materiālu un multfilmu pasniegšanas ar planšetdatoru bērnu uzrunā vairāk un vecākiem ir vienkāršāk. Kā jau teicām, risinājumi ir daudz un dažādi. Grūtākais ir atrast tieši to, kas nepieciešams konkrētajā situācijā, konkrētajam cilvēkam. Ja par tehnoloģijām rodas kādi jautājumi vai komentāri, sūtiet tos uz video@aperons.lv. Un ļoti iespējams, arī turpmākajos raidījumos apskatīsim kādus jaunus tehnoloģiskos risinājumus. Iepriekšējā raidījumā stāstījām par ieviesto asistentu pakalpojumu skolās bērniem ar invaliditāti. Turpinot izglītības tematiku, devāmies noskaidrot, kas ir iekļaujušā izglītība Latvijā un kāds ir izglītības un zinātnes ministrijas viedoklis par to, ka speciālās mācību iestādes bremzē sabiedrības integrāciju. Par iekļaujošo izglītību dažādas nevalstiskās organizācijas runā jau sen. Sabiedrības integrācija ir dienas kārtībā jau ilgstoši, bet izglītības sistēmā nekas daudz nav mainījies, lai ik viens varētu mācīties to, ko vēlas un kur vēlas. Iekļaujošā izglītība savukārt ir principiāli savādāks skats uz to, kā jābūt izglītības procesam. Un tā būtība ir tāda, ka ja vien ir iespējams un cik vien ir iespējams, arī bērni un jaunieši, kuriem ir invaliditāte vai kādi funkcionāli traucējumi, mācās kopā ar visiem pārējiem. Un Latvijā tad iekļaujoša izglītība, es gribētu teikt, vairāk plašlaik ir tāds uzstādījums, protams, ar jaunām iniciatīvām, kas notiek, bet kā sistēma tā vēl nav izveidojusies. Un mans un manas komandas jaunās ministrijas mērķis ir pāriet no speciālās izglītības sistēmas, patiesībā, kas ir tāds pagātnes iepriekšējā posma vēsturiskā izglītošanas veids uz jaunu, kurā cik vien iespējams ar atbalstu, ar īpaši apmācītiem skolotājiem parastajās skolās, ar asistentu palīdzību,
ar konsultantiem ir ārpus skolas, bet bērni kopā mācās ar pārējiem. Ministrijā ir izstrādāts plāns iekļaujošās izglītības ieviešanai, un šķiet tuvākajā laikā varētu gaidīt kādas izmaiņas. Citās domās ir Latvijas disleksijas biedrības pārstāvi. Lai gan disleksija nav invaliditāte, tomēr skolēniem, kam ir disleksija, ir līdzīgas vajadzības kā bērniem, kuriem ir invaliditāte. Disleksijas biedrības vadītāji uzskata, ka ministrijas un valsts izglītības satura centra vārdi neatbilst darbiem. De facto mums ir iekļaujoša izglītība. Tādā nozīmē, ka tā grupa, par kuru es runāju, kuriem ir speciālās izglītības vajadzības konstatētas vai ne, de facto viņi ir masu skolās, bet realitātē viņi nesaņem nekādu pakalpojumu. Kas nozīmē, ka šie te bērni un jaunieši, viņi nekad nevar pilnībā realizēt savu potenciālu, jo viņu tā speciālā vajadzība netiek kompensēta. Viņi ar saviem vienaudžiem kaut kādās testēšanas situācijās, kaut kādās sacensības situācijās vienmēr konkurē uz nevienlīdzīgiem nosacījumiem. Disleksijas biedrība ir vairāk kārt runājusi par nepieciešamību bērniem nodrošināt atbalstu mācību laikā. Taču arī jaunākajos normatīvajos aktos visi ieteikumi ir ignorēti. Prasības galvenokārt ir par tehnoloģiju nodrošinājumu bērniem, kam ir problēmas rakstīt un lasīt. Disleksijas biedrības vadītājai šķiet savādi, ka ministrs, kas sevi pozicionē kā uz tehnoloģijām orientētu, apstiprina noteikumus, kur prasības tiek ignorētas. Mēs gadu ilgi cīnījāmies ar Valsts izglītības un satura centru, ka šajā programmā obligāti ir, kā atbalsta pasākums, jāiekļauj informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kas ietver šo te balss sintezatoru, kas ļauj cilvēkam klausīties jebkuru digitālu tekstu. Kas nozīmē, ka tas nodrošina šo te universālo pieeju literatūrai, mācību materiāliem, jebkuram resursam. Otra lieta ir noteikti personālie datori un teksta labošanas instrumenti, jo, ja jauniešiem ir grūti lasīt, viņiem vairumā gadījumā arī ir grūti rakstīt. Un pretstatā pilnīgi visiem tādiem starptautiskiem pētījumiem un labi pierādītai pētniecībai un praksei Latvijā ir ārkārtīgi liela institūcija pretestība tam, un šajos noteikumos šī te prasība pēc tehnoloģijām vēl tagad nav iekļauta. Mēs zinām, ka ir skolas, kas atraida šos bērnus, kad viņi iet teikt, es gribu te mācīties dažādu iemeslu dēļ. Kādam varbūt nav pietiekams aprīkojums, kaut vai tā būtu uzbrauktuve vai kaut kas tāds, bet ļoti bieži tas ir vienkārši negribēšana ņemt. Arī tie bērni, kuri mācās tā sauktajās parastajās skolās, viņiem arī ir dažādas mācību procesa attīstības īpatnības. Nav tāds viens standarts un tā pārējie ar dīvainībām. Ja? Patiesībā mums ir spektrs. Vieni mācās ātrāk, citi lēnāk. Vieni mācās vairāk ar iztēles un vizualizācijas palīdzību, citi verbāli. Vieniem ir labāk mazās grupās, citiem ir labāk mācās lielās klasēs. Vieni ir emocionāli jūtīgāki un citi ir varbūt netik jūtīgi uz tādu vai citu vidas kairinājumu. Patiesībā tie bērni ir dažādi, arī tie, kas mācās tajās parastajās skolās. Izpratni par to, ka bērni ir dažādi, ar dažādiem talantiem, dažādām spējām. Tas arī ir svarīgi. Un tādēļ iekļaujoša izglītība vienkārši pastiprina to, ka nav nošķīrams viens standarts un pārējie specifiski. Ministrijā gan apgalvo, ka rīcības plāns ir izstrādāts, noteikti konkrēti datumi un atbildīgās amatpersonas. Problēma ir dienas kārtībā un, kā apgalvo ministrs, šī brīža situācija nav izdevīga ne valstī, ne arī skolniekiem. Pilnu interviju ar izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli skatieties Apērona mājaslapā www.apērons.lv. Šoreiz raidījumā 3/4 stāsts par Ritu. Ritai bija ļoti smaga saslimšana, taču šobrīd viņa no tās ir atbrīvojusies. Tomēr, lai Rita staigātu, viņai ir nepieciešams ieguldīt ļoti daudz darba. Skatāmies stāstu. Es esmu pateicīga, ka es šeit esmu piedzimusi šī skaistajā zemē, jo tāda ir neatkārtojama, tāda otra nav. Mūsu daba, mūsu fauna, tas vispār ir kaut kāds fenomens, un nav otra tāda, nebūs nekad. Skatoties, kā citi ieslīgst rudens depresijās, pārdomāju, ka mani gan tādas nekad nav skārušas.
Es vienkārši neatļaujos neko tādu, kā saka, nepiedomāt. Pašai par sevi brīnums, ka pēkšņi vienā jaukā dienā izmainījās mana situācija dzīvē, un es paliku kopiem uz gultas paralizēta. Protams, viss sagriezās kājām gaisā dzīvē, un bija jāiemācās to pieņemt. Es arī Dievam pievērsos varbūt izteikti tikai tad, kad nonācu paralizētā stāvoklī, un tad bija laiks pārdomāt dzīvi, pārdomāt visu, pārlikt. Tā kā Latvija ir vienīgā vieta, kur es vēlos dzīvot, atrasties, es pieņemu visu, grūti ir, jā, grūti. Jo slimojot ir ļoti to izjūt, ka tiešām tās finanses pietrūkst, ka no valdības vēlētos lielāku atbalstu un sapratni tieši medicīnas jomā. Jo es jau neesmu aizgājusi savu reumatoīdu artrītu nopirkt veikalā, lai man būtu ar ko man nodarboties. Tā ir noticis, un tagad ir jādomā, kā no tā izkļūt, protams. 25 gadus jau slimoju ar reumatoīdu artrītu, tā ir sistēmas saslimšana. Mediķi paskaidroja, ka pasaulē medicīnā, zinātnē nav izdomāti līdzekļi, lai šo izārstētu, var tikai apturēt vai mazināt iekaisuma procesus. Bet laika gaitā es arī pamēģināju homeopātiju un vēl citus līdzekļus. Un uz šobrīd esmu atbrīvojusies no reumatoīda artrīta. Asins analīzēs ir stāvoklis normāls jau ilgstošus mēnešus. Ir jāsakārto tās locītavas, kuras šo gadu laikā ir bojātas kauli. Un tādēļ esmu spiesta lūgt un piekrist, lai veic endoprotezēšanas operācijas, sakārto abas gūžas, abus ceļus, lai varu sākt staigāt, jo staigāt vēlos ļoti, ļoti. Tas ir mans mērķis, es to ļoti vēlos, un es zinu, ka es staigāšu. No sirds vēlam Ritai veiksmi un izdošanos. Bet jums, dārgie skatītāji, saku paldies, ka skatījāties. Ja jums ir kādi komentāri vai ieteikumi, sūtiet tos uz video@apeirons.lv un tiekamies nākamajā raidījumā 3/4.